manuprāt, digitālās prasmes ir prasmes, kuras mūsdienu tirgu viennozīmīgi ir viens no dominējošām prasmēm, augstāk, zemāk vai turpat blakus cilvēku prasmēm, kas arī ir viennozīmīgi svarīgas. Un mūsdienu jaunietim digitālās prasmes, kā jūs teicu, nav tikai par mācīšanos. Tas patiesībā ir par to, kā es spēju veidot savu potenciālu nākotnes darba tirgumu un kā es pat tikpat praktiski spēju vispār atrast iespējas darba tirgu, kā es spēju sevi pieteikt darba tirgumu un kā es spēju veidot sevi par tādu sabiedrības locekli, kas ne tikai gūst, bet arī ir spējīgs dot sabiedrībai. Tā kā digitālā prasme ir vienkārši mūsdienu jaunais normāls. Šis digitālās transformācijas lēciens pašvaldībām bija nepieciešams lielā mērā pateicoties pandēmijas radītajām sekām. Tieši 2023. gadā, kad šī investīcija tika apstiprināta un mēs varējām uzsākt projektu, fokusējāmies uz to, lai tas būtu mūsdienīgs, lai tas būtu elastīgs un arī inovatīvs. Mūsdienīgs, protams, kontekstā ar vajadzībām, kas ir aktuāls jauniešiem šajā laikā, kad viss tik ātri un strauji mainās. Elastīgs, ņemot vērā to, ko mums ir parādījusi un iemācījusi pandēmija, ka nepārtraukti dzīvojot šajās izmaiņās, mums ir jāspēj atrast veidus, kā pielāgoties, un arī digitālā vide pati par sevi demonstrē to, cik svarīgi ir būt elastīgiem, cik svarīgi ir pielāgoties izmaiņām, kas notiek bieži vien nevis gados, bet pat mēnešu un nedēļu laikā. Un visbeidzot ilgtspējīgs, jo šis projekts jau no sākta gala ir bijis nevis par tikai šodienu aktivitātēm, inventāru, ko mēs iegādājamies šodienas vajadzībām, bet arī par to, kā mēs to varam pielietot rītdien, kā tas būs tikpat aktuāls, kā tas ir šodienā. Mēs iegādājāmies ļoti plašu IKT tehnoloģiju aprīkojumu. Līdz šim mums nebija nekā no visa tā. Projekts deva iespēju iegādāties gan virtuālās brilles ar izglītojošām aplikācijām, gan interaktīvo spēļu sienu, kur jaunieši arī var izglītoties par dažādām tēmām, caur kuru mēs arī viņiem varam sniegt informāciju par mūsu piedāvājumu. It kā caur spēli, bet tajā pašā laikā tas ir izglītojoši. Tāpat mums ir arī 3D pildspalvas, kur jaunieši radoši var attīstīt radošās savas spējas. Arī interaktīvais ekrāns mums ir iegādāts, kur mēs savukārt caur šo ekrānu varam gan saslēgties attālināti, piemēram, Dobeles novada jauniešu domē ir iespēja satikties caur ekrānu, neatnākot klāt uz jauniešu māju. Tā kā ļoti daudz tādu iespēju, kas mums līdz šim nebija. Un pirms mēs izdomājam tieši kādus rīkus iegādāties. Protams, mēs aptaujājām jauniešus, lai tas būtu viņu interesēs balstīts. Un arī mēs saprotam, ka ar šīm IKT tehnoloģijām mēs varēsim sasniegt vairāk jauniešu, tā skaitā jauniešus ar ierobežotām iespējām. Proti, ne tikai tos jauniešus, kas sanāk pie mums uz jauniešu māju, bet arī tos jauniešus, kas ir attālinātākās vietās, kur mēs varam sasniegt, pateicoties mobilajam darbam ar jauniešiem. Vēlamies attīstīt darbu ar jaunatni visā novadā, lai maksimāli sasniegtu visus jauniešus. Ieguvums bija tajā brīdī, kad pēc teorijas apmācībām jauniešiem palaižot uz elektronikas plates kaut kādus elementus, ka viņi fiziski iedegās vai strādā, šis te mirdzošās acis, ka viņi ir iedarbinājuši kaut ko pašu acīm redzamu un darbināmu. Čakavas novada pašvaldība sākotnēji uzsākot šo projektu, principā ideja un galvenās aktivitātes bija pilnībā citas, nekā pēc tam tika īstenotas, jo sākotnēji vēlējāmies izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu, bet apskatoties reālo situāciju, mēs izlēmām par labu esošajai aktivitātei un to, kad mēs vēlējāmies izstrādāt kaut ko ilgtspējīgu, paliekošu, un šīs bija tās neformālās izglītības aktivitātes, kas bija cikliskas, kas nebija vienreizējas un viena pasākuma ietvaros, bet gan vairāku nodarbību ietvaros, mēģinot
izglītot jauniešus kā nākošos skolotājus, kuri tālāk nodos šo informāciju. Tas jau arī runājot tālāk par ilgtspēju, tika izveidots atklātas telpas Baložos, kas ir speciāli domātas jauniešiem, kur viņi var izmantot šīs digitālās tehnoloģijas. Šī doma ir turpināt šajās telpās tālāk attīstīt viņu prasmes, un jaunieši, kas ir izgājuši jau kursus, mums bija Arduino un robotikas apmācības, mums bija 3D printēšanas apmācības, kā arī digitālā satura veidošana nodarbības, un šie jaunieši, kas izgājuši visas šīs nodarbības, viņi pēc tam jau nodrošinās jauniešu centrā šīs aktivitātes pārējiem jauniešiem.